Labvakar Rīgas laikmatīgajā mākslas telpā. Paldies par uzaicinājumu uz šo diskusiju, kas ir veltīta vides mākslai. Un mēs atrodamies arī izstādē Virzienmaiņas, kas arī ir veltīta vides mākslai. Un domājot par šo nosaukumu, man kaut kā šķita, ka ļoti intuitīvi vai arī apzināti, zināmā mērā arī nosaukums šai izstādē ir daļa no vides mākslas, jo kaut kādā mērā tas ietekmē vidi, un Virzienmaiņas ir svarīgas arī pašai mākslas telpai. Šodien šeit notika preses konferences, kas iezīmēja pilnīgi jaunus virzienus mākslas telpas nākotnē. Virzienmaiņas savā ziņā ir saistītas šobrīd arī ar katru mūsu dzīvi, kurā nenoliedzami mainās virzieni, un virzieni mainās arī pašā vides mākslā. Un es gribētu pirms sākam sarunu iepazīstināt ar runātājiem. Šodien mums sarunā piedalīsies Martins Vizbuls, kurš ir mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas vides mākslas katedras vadītājs un pasniedzējs, māksliniece Evita Vasiļeva, mākslinieks Kristaps Ancāns, mākslinieka Katrīna Lipšāne un mākslinieks keramiķis un arī vides mākslinieks Dainis Pundurs. Un pirms es gribētu sākt ar tādu ļoti vispārīgu jautājumu, kas ir vides māksla, jo šajā pašā izstādē ir viens mākslas darbs, kur par to diskutē mākslīgais intelekts, piemeklējot visdažādākās definīcijas, jo arī vides māksla ir cieši saistīta gan ar ekomākslu, gan ar zemes mākslu, šodien arī ar virtuālo realitāti, arī konceptuālo mākslu, un kaut kādā ziņā man saistoši ir mākslinieka Kārla Andrē moto, ka lieta ir caurums lietā, kas nav šī lieta. Kas tad ir vides māksla? Es vispirms jautāšu Martin tev, jo bez tevis arī nebūtu šīs izstādes. Tāpēc arī ir šī izstāde, ka mēs paši kaut kādā ziņā mēģinām saprast, kas tā vides māksla ir šobrīd. Jo man ir tā aptuveni skaidrs apmēram, kas ir vides māksla, kādi tie iemesli, kāpēc viņi radās un kā viņi radās tajos 60. 70. Bet tam bija savi iemesli, kāpēc tas tā notika, un skaidrs, ka tas tā ilgi arī nevar pastāvēt, tam visam ir jāmanās, kā jebkam mākslā ir jāmeklē jaunas formas, jauni risinājumi. Droši vien, ka jāpielāgojās arī tehnoloģijām un laikmetam, kas tajā brīdī ir aktuāli. Bet, lai vai kā mēs uz to skatītos, tā vides māksla, manuprāt, tā ir tāda māksla izmantot vidi un radīt šo te darbu, kurš ir sasaistē ar vidi. Tā primitīvi ņemot, ja to darbu pārvieto citā vidē, viņš pārstāja eksistēt vai funkcionēt. Tā vide viņam ir ļoti nozīmīga. Tad tā ir tāda māksla, izmantot vidi, sasaistīt šo te vidi ar darbu, vai arī varbūt radīt pašu vidi. Labdien! Es laikam droši vien tāpēc, ka esmu tāds svaigs vides mākslas beidzējs un arī turpinu studēt, es laikam pievienojos tam, ka es to šobrīd redzu kā šo te vidē piesaistīto mākslu, bet tai pašā laikā man liekas, ka ir tā virtuālā vide, kas ir ļoti, ļoti redzama jauno mākslinieku darbos, kas ir kaut kā absolūti neatņemama sastāvdaļa, ka tās nav tādas fiziski tveramas lietas. Vide, laikam labākais, ko es varu pateikt, ir, ka mēs strādājām pie bakalaura darba izstādes, mums bija iespēja to darīt ārpus akadēmijas telpām, mums bija tāds telpas skolas ielā. Un kāds būtu tāds, man liekas, klasiskais gājiens ieiet šajās telpās un pārkrāsot sienas baltas un tagad tur taisīt tādu white cube izstādi, jo tas ir tā kā ejot projām no šī te inkubatora, kurā mēs esam dzīvojuši, mēs tur varētu tagad izpildīties. Bet mēs tā kā pieņēmām lēmumu šīs telpas pieņemt tādas, kādas tās ir. Grīdas šajā telpā bija zilas, mēs viņus atstājām zilas. Sienas bija viegli pelēkas, mēs viņus tur notīrījām, uzfrišinājām, lai tas ir skaisti, un tas palika. Un attiecīgi tās darbu formas, kas bija šie te mākslas darbi,
pakļāvās tai telpai. Kāds no tiem darbiem ieguva zilu krāsu, kas pat redzams skapis, kas ir Ļenas darbām. Respektīvi, ka tas ir kā tāds impulss, kā tāds instruments, ar ko tu strādā, lai tu radītu šo savu darbu. Nevis, ka tu ej pret šo telpu, bet tu ar viņu kopā mēģini strādāt. Manas domiņas par vides mākslu un par mākslu. Māksla kā parādība man šķiet tieši izvairās no definēšanas. Un varbūt tas ir arī mākslas virzītāja spēks, šī beigšana no kādas konkrētas definēšanas, kādās robežās var notikt šī māksla, kas īsti ir māksla. Un kā šķiet arī vide, kā jēdziens, arī visu laiku nojauc šīs robežas, īpaši varbūt pēdējā laikā, pēdējos gados, kad ir mākslīgais intelekts, kas rada virtuālās vides. Varbūt savā darbībā es nemēģinu definēt, pirms kaut ko daru, drīzāk tas ir ļoti sinhroni darīšana un definēšana. Klasiskā izpratnē vides māksla, protams, ir arī manā darbībā. Ja līdzeklis, kā piemēram, glezniecībā varētu būt krāsa, kompozīcija uz plaknes, tad vides māksla ir ar daudz elementiem, ko gan vides mākslas radītājs, gan patērētājs miedarbojas. Īpaši jau radītājs to dara apzināti, gaisma, mērogi, tas, kā viņš var paņemt šo skatītāju caur skatītāju atrašanos vidē, tāds ķermeniskās sajūtas, tas ir varbūt atšķirīgi no mākslas, kā vizuālās mākslas, kas ir plakne vai tēlniecība, kur šīs objekts var pastāvēt gandrīz jebkurā vietā, bet vides māksla manā uztverē ir kaut kas ļoti specifisks vietai. Pat realizējot personāla izstādes, ir gadījumi, kad ir ļoti konkrēta arhitektūra ar savu vēsturi, un šī vide ir izteiksmes līdzeklis māksliniekam, kas rada šo izstādi šajā telpā. Jā, tāds mans pārdomas par. Sveiki, Evita. Domājot par mākslu vidē, vides mākslu, tas pat vēl latviešu valodā nezinu, kā tas ir. Man bija šorīt no rīta pārsteigums, ka es ienācu šajā telpā, es sapratu, ka, redzot tos video visus, kad, protams, video telpa ir arī vide. Es kaut kā par to nebiju iedomājusies, jo es laikam izprotu to jēdzienu daudz tādā klasiskākā veidā, ka vides māksla ir kaut kas, kas atrodas ārā un kam var pieskarties vai apstīties viņu kaut kur ārā. Laikam tā vienkāršojot to jēdzienu, kā es to saprotu, un atsaucoties pret Martina teiktā, ka vide vides māksla konkrētā vidē, un saistīt ar to, es varbūt tam nepiekrītu, jo, piemēram, vienu darbu, ko biju domājis veidot Rīgā, priekš Ribokas, bet beigās viņu izveidoju Dānijas pļavā. Un man liekas, tik un tā tam darbam saglabājās tas kaut kāds iekšējais kodols, bet viņš atrodas kaut kādu jaunu atmosfēru, jaunā vidē. Bet to var tomēr pārvietot arī kaut kādā ziņā. Jā. Tā ir mans subjektīvais viedoklis. Jā, man interesanti klausīties, jo man liekas, ka šo definīciju veidošana vai vēlme kaut ko nodefinēt ir ļoti tāds interesants un atjautīgs uzdevums. Un kaut kādā veidā es domāju, ka
vide ir sava veida perimetrs. Un tad ideja par vides mākslu, ļoti savādīga definīcija, ir tā kā novilkt to perimetru apkārtai videi, ar kuru tu vēlies strādāt, un tad atrast kaut ko tajā perimetrā, vai nu cilvēku, vai dabu, vai noskaņu, vai kaut kādu problēmu, politisku, nepolitisku, bet ar ļoti tādu tiešu mērķi iesaistīties. Un tā kā, man liekas, ka vides māksla, viņa nav vientuļa, viņa nav, vismaz pēc maniem uzskatiem, viņa nav kaut kas, ko tu radi studijā, un kaut kas, kas neizies saskarsmē ar citiem. Paldies. Martin, tu jau pieminēji to, ka vides mākslas aizsākumi tiek saistīti ar 60. gadiem, to pašu Robertu Smitsonu un viņa spirāles molu, arī Kristo ietīto Reikstāgu un arī Bojas 7000 ozoliem. Bet vai nav tā, ka dziļākajā būtībā vides mākslas aizsākumi ir meklējami krietni senāk, varbūt arī cita laika kontekstā, arī alu zīmējumi vai tās pašas naskas līnijas kaut kādā mērā bija vides māksla. Kāds ir tavs viedoklis? Es viņas speciāli ielicis arī šajā slidešovā tās naskas līnijas, un es domāju arī par citiem objektiem, bet man liekas, tur ir drusku tāda atšķirība, jo tie objekti netiek radīti kā mākslas objekti. Mēs uz viņiem varam šodien no šīs perspektīvas tā skatīties, bet īsti viņi netika radīti tam un ar tādu mērķi. Protams, ka vistuvāk droši vien un vismākslinieciskāk izskatās tieši tās naskas līnijas, jo tās līnijas tiešām ir baudāmas un estētiskas. Bet tam bija cits mērķis. Un arī tā vides māksla tajos pirmssākumos, viņa nav galīgi tāda, kā es teicu, kā es definēju, kas, manuprāt, ir vides māksla. Tā ir tāda mana interpretācija, kā es to redzu, ka viņa ir tāda, drīzāk site specific, tas angļu vārds, jā. Tas ir tas, kas man patīk vides mākslā. Bet viņa netika radīta kā site specific, jo tas viss ir fonā ar minimālismu, ar konceptuālismu, un tās formas ir super primitīvas, un viņas ir tās, kas viņas ir, un nekas vairāk. Un nekādas tāds īpašas sasaistas ar vietas tur vēl nav. Bet pēc tam, tā vides māksla mainās, viņa transformējās. Tad pienāk viens periods, kad mākslinieki koķetē ar arhitektūru, atsaucās uz arhitektūru, rada kaut kādas formas, kas mums ir kā vizuāli atgādina, kaut ko atpazīstam. Liekas, ka tas jau tas ir, bet, kad tu iedziļinās, tad tu konstatē, ka nē, tas tā nav. To, kā bija ar tām naskas līnijām, mēs jau neviens nekad neuzzināsim, bet man ir jautājums Dainim, jo arī viņa darbs vērotājs, līdzīgi kā naskas līnijas, vislabāk bija vērojams šovasar Mazerbē no augšas, un jautājums ir varbūt tāds mazliet āķīgs, vai vides mākslas gadījumā reizēm nav tā, ka tiek izstādīta arī pati vieta, jo caur vides mākslu tu it kā pievērš šai vietai savai izvēlētai vietai uzmanību. Jā, es pilnīgi piekrītu. Es eksploatēju vietu, izmantoju šo vietu arī tādā nozīmē par to pašu skatītāju iesaisti, jo, ja runa ir par maniem smilšu darbiem, tad cilvēks atnākot uz jūru vai nāk uz jūru specifiskā noskaņā, varbūt specifiski atvērts, un arī šī vide ir uz jūras pusi, ir tā kā pasaules mala atvērta. Un es apzinos, ka es šo objektu veidoju specifiskā vietā, kur es varētu miedarbot vai izraisīt rezonansi skatītājā. It kā jau visa māksla notiek uztverē, un es nezinu, varbūt tāda smilšu darba izušana manā izpratnē arī ir tas, ka šis darbs notiek tikai tad, kad uz viņu skatās, tad, kad šis darbs ir redzams. Un pēc tam tā ir iespēju
telpa, iespēja robeža. Tā kā šī izstāžu zāle izslēgts, nezinu, kas tiek izslēgts, un šeit nav skatītāji, vai tur notiek māksla. Un, jā, man šī te vidas māksla ir tieši cilvēkā iekšā. Un pie jūras šis cilvēks ir atvērts kaut kam ienākšanai. Viņa uztverē varbūt citādāk darbojas maņas. Protams, ir iespējams jūras malā iet ar telefonu un tur kaut ko rēķināt, bet jā, šī jūras mala tiek eksploatēta no manas puses vai iesaistīta darbā. Jā. Bet vai nav tā, ka patiesībā visa māksla kaut kādā mērā ir vides māksla, jo tā tiek radīta konkrētā telpā, noteiktā vidē, un tālāk arī tiek eksponēta noteiktā vidē ar šo vidi rēķinoties. Varbūt šīs robežas ir patiešām ļoti plašas, kā tev šķiet. Jā, tagad šajā paneļa diskusijā pirmoreiz domāju par vārdu vide vispār. Jo es vienmēr uzsveru savu mākslas darbību kā skulptūru, diezgan tieši un konkrēti vai instalāciju. Un es, kad strādāju ar telpu un ielieku darbu telpā, es vienmēr mēģinu kaut kā uztaisīt tā, lai tā telpa iekļaujās manās skulptūrā. Es laikam nedomāju tā, ka es to telpu paņemšu, bet es vairāk kā kaut kā viņu, kaut kā to mākslas darbu saistīšu ar to telpu un paņemšu to telpu sev. Es laikam tā to redzu, ka tā ir kaut kāda paplašinātā skulptūras telpa, un es to nebiju iedomājusies saukt pirms tam laikam pa vides mākslu, tikai tos darbus, ko es lieku ārā, tos es saucu pa vides mākslu. Tā, kā tev liekas? Man liekas, ka man līdzīgi tā kā Evitai, kad mēs novietojam darbu telpā, mēs mēģinām kaut kādā veidā izdarīt tā, lai tā telpa kļūtu par tavu darbu, vai diezgan egoistiski. Tagad ir darbs un tagad ir man telpa, bet man liekas, ka ir ļoti daudz darba, ko ejot uz studiju, es strādāju pie domām un idejām, nezinot, kur tas darbs nokļūs vai kur viņš tiks izstādīts un tam līdzīgi. Kad es domāju par publisku telpu, tad tā saruna, kā es teicu, ir tāda sajūta, ka tu novelc to perimetru un tu domā, ar ko tajā telpā tu vēlēsi izveidot attiecības. Vai tas ir iedzīvotājs, vai tā ir daba, vai tā ir arhitektūra, kā es teicu. Un tad, kad mēs nonākam publiskā telpā, tad mēs varam piedāvāt šīs attiecības, ko mēs vēlamies izveidot. Jautājums ir, vai tās attiecības tiks kaut kādā veidā akceptētas. Tas jau ir cits jautājums, jo publiska telpa tā vairs nav privāta telpa. Un tad uzreiz iestājas pavisam citi nosacījumi. Jā, man liekas, ka daudzi mākslas darbi, kas ir nonākuši publiskā telpā, tas ir kaut kāda apstākļu sakritība, nevis paša mākslinieka nopelns, jo noteiktajā laikā, noteiktajā kontekstā, noteiktais mākslas darbs var eksistēt publiskā telpā. Un, man liekas, tas, ko tikko Evita teica par savu darbu, tā ir vides mākslas domāšana. Tas ir tas, ko es domāju, droši vien tāpēc to arī es šeit. Ka tā domāšana, tā ir tā vides mākslas domāšana, jo tu domā arī par telpu, tu tikko pati atzinies. Tu nedomā tikai par savu darbu un tu tikai eksponēs, bet tu rēķinies ar vietu, domā jau tā kontekstuāli. Un tas ir tieši tas. Bet, Mārtiņ, kaut kādā mērā vides mākslas darbi tiek radīti speciāli konkrētai vietai. Šī gadījumā šeit ir šī izstāde, kur ir savienoti dažādi vides mākslas darbi. Kā tas ir? Vai šādā gadījumā izceļot šo darbu ārpus vides, kurai tas tika radīts, vai nemainās šī darba nozīme, tas, kā mēs to uztveram? Ne visi darbi šeit ir sasaistīti tieši ar šo vietu. Vairāk darba runā par citām vietām, bet jā, tā vieta ir ļoti svarīga. Piemēram, tikko bija tāds gadījums ar
kas tās bija Baltās naktis, un tika uzstādīts atkal Kristapa ķēlža un biša darbs kancele Dombaznīcas Domdārzā. Viņš tur tika uzstādīts, un tur tika radīts arī pirmoreiz, un tas darbs ir radīts tai vietai. Pēc tam bija gadījums, ka šo darbu uzstādīja, viņš bija nominēts Purvīšu balvā, un darbu uzstādīja izstāžu zālē Arsenāls. Mēs to arī tur darījām pēc labākās sirdsapziņas, bet tas darbs ir pilnīgi citā vietā, citā kontekstā, un viņš, protams, ka zaudē šo savu spēku un šo savu jaudu, jo viņš ir pilnīgi citā vietā, un tas konteksts ir cits. Tas ir tas. Tā ir tā atšķirība, un tagad viņš tikko bija atkal tajās naktīs uzstādīts tajā. Pēc tam viņš vēl tika uzstādīts Cēlas mākslas festivālā. Tā arī ir pilnīgi cita vieta un cits konteksts, tā kā es domāju, tādos gadījumos tas darbs viennozīmīgi zaudē. Teiksim, gadījumā ar šo darbu, kur Gāžas ūdens, kas bija Mākslas akadēmijā? Šis darbs ir adaptēts šai vietai, jo oriģināli tas darbs, kur tas ūdens gāžās, students viņu radīja Mākslas akadēmijai un strādāja ar akadēmijas gaiteni pirmā stāvu, kur tur tas ūdens gāzās. Mums visiem tas darbs ļoti patika. Gribējās viņu tā kā izstādīt šeit izstāžu zālē, bet likās viņš pilnīgi nav pazūd konteksts, un ja mēs te gribam runāt par vidas mākslu, tad vajadzētu mēģināt kaut kā varbūt sasaistīt ar šo vietu, un tad students pārtaisīja šo darbu speciāli šai vietai. Daina, varbūt arī no savas puses varētu vairāk pastāstīt tieši par vidas nozīmi, jo arī tā pati Mazirba, lai tu radītu šos vidas objektus, tas nemaz nav tik vienkārši, jo tajā nelielajā teritorijā tev vienalga ir ļoti rūpīgi jāizvēlās šī vieta. Vietas izvēles notiek gan intuitīvi, gan ir lietas, ko es nevaru izvēlēties, kas ir dabas procesi. Un situācijās, kad, piemēram, es domāju par šo smilšu darbu pusgadu iepriekš, un pirms pasākuma tiek mainīts laiks, tad man reizēm ir tāda jocīga sajūta, un tad arī izrādās, ka it kā nelaikā sāk līt lietus. Ja tas lietus būtu līs pusstundu agrāk, tad būtu ideāli, bet tas lietus uzlīs tieši publikai virsū. Es pēc izcelsmes esmu tāds ļoti dabas bērns vai dinozaurs, varētu teikt, un mēģinu intuitīvi izdarīt izvēles, materiāla mitrums, kas varētu notikt pēc dienas, kādas būtu šīs jūras kustības. Daudz, kas tiek it kā domāts, bet daudz, kas ir ļoti intuitīvi. Tā kā ar mežoņa intuīciju es izvēlos šo laukumu un svārstos starp vairākām iespējām, un tad jūtu, ka tieši tur ir šī vieta, kur tas darbs vislabāk varētu iegulties šajā te kādā krāsta, teiksim, līkums, upīte un jā, šie parametri un darba izmērs tieši tajā vietā. Grūti varbūt paskaidrot detaļas, tas tiešām vairāk tāds ļoti jušanas paņēmiens, tā varētu teikt. Kristap, jums ar Paulu Rietumu bija šovasar brīnišķīgs projekts Dubultu mākslas telpā, vai tu to kaut kādā mērā arī uzskati par vidas mākslas darbu, un vai tas varētu eksistēt kaut kur citur? Jā, tas bija speciāli veidots moduļu kopums kopā ar Paulu, un tas tika veidots Dubultu 10. jubilejai, bet man liekas, ka tas sākuma punkts, vai tā bāze, no kā mēs augam un kādā veidā mēs sadarbojāmies šajā projektā, tie bija Dubulti.
Bet tas, ka tas darbs nespētu eksistēt kaut kur citur, jo mēs šo attiecības ar vietu izveidojam tādas, ka viņām jābūt modulārām, ka mums ir jādod apmeklētājiem iespēja apskatīt pašu telpu vai apgūt pašu telpu savādākā veidā, kad mēs izveidojam tādu kā katalizatoru, tā kā attiecību būvētāju. Un šie darbi dzīvoja arī pēc tam citās vietās, jo tas kopdarbs tika arī izstādīts pēc tam Londonā Domnebola galerijā, kas noslēdzās tikai 2 nedēļas atpakaļ. Un man liekas, ka mēs drīzāk uztvērām šīs attiecības ar telpu kā tādu sistēmu vai spēli, kad mēs izveidojam moduli, kas mums ļauj tad veidot šīs attiecības ar telpu. Nevis tas, ka tas darbs ir izveidots un nespēs eksistēt nekur citur. Es drīzāk to teiktu, ka šī pieeja vidas mākslā bija drīzāk kā metode, un šis modulis bija kā metode. Evita, kā tu jūti, teiksim, savos projektos, ko tu esi realizējusi, kā veidojuši šīs tavas attiecības ar telpu? Es piekrītu Dainim. Jā, jo, piemēram, es nezinu, ka tajā bildē bija skulptūra to beņķi augšā, ko es veidoju Dānijā. Mēs daudz domājam, kur mēs viņu liksim. Tad es mēģināju taisīt skices, kur viņa būs blakus Kunsthallei, bet tas mērogs uzreiz māja paņēma to mērogu, un tad tas darbs kaut kā saruka. Tad mēs domājam, varbūt tās likt pie mašīnām parkingā, tad uzreiz arī tas ir cits tā attiecība ar vidi, tad tā mašīna paliek pa kaut kādu sastāvdaļu, un tad to mēs nolēmām nedarīt, un tad beigās tajā lielajā pļavā ieliku, jo man patīk, ka vispār nav nekāda atsauce vai kaut kas blakus tam darbam, un tad viņš paliek tāds vientuļāks tajā visā dabā. Tas bija konkrētam tam darbam. Bet tagad man Briselē bija arī viena liela instalācija Briseles tā kā piemalē, tur tāds roundabout, tāds, ko brauc apkārt ar mašīnām. Tad es tur skatījos, kā? Apli, bet viņš bija tā kā vairāk 3 stūris. Un tā, tur bija vairāk tilti aizmugurē un mājas visāds, un tas no tiem visas vidas faktoriem paņēma pa kaut kādām daļām un izveido instalāciju, kas, tas darbs nekur nevarētu laikam braukt nekur citur. Teorētiski jau varētu arī Latvijā viņu kaut kur ielikt, bet viņš vislabāk izstāstīja tieši tajā Briseles tajā vietā, tajā laikā, ar to tiltu, ar to māju blakus un tā. Jā, bet es arī vienmēr man laikam diezgan svarīgi zināt sākumā, kur būs izstāde, un tad es no tās tāpus daudz ko paņemu. Vai arī kaut kā intuitīvi, vai netieši, bet es kaut kādi elementi, kas man stimulē kaut kādu smadzenes daļu, kas nenormāli attīst tālāk to ideju kaut kā pa savam, jā. Es parasti nestrādāju tā, kad es studijā kaut ko uztaisu, un tad viņu aizvedu. Man diezgan svarīgi jāzināt, kur tas būs, un tad no tā es sāku veidot darbus, bet viņas var pārvietot. Es vienkārši esmu pamanījis, ka citreiz vienkārši nav variantu, tur jāpārvieto darbi, un tas viņas tagad arī mēģina taisīt pārvietojumus arī šatad. Mēs ļoti daudz runājām par fizikalitāti līdz šim, par vidas objektiem, kas ir fiziski, kurus mēs varam arī sajust tīri ar savām sajūtām, bet šajā izstādē ļoti klātesoši ir arī virtuālie darbi un tehnoloģijas un virtuālā vide, kur arvien vairāk ienāk vides māksla. Jautājums, vai tā kaut kādā veidā palīdz mums apzināt, sajust arī šo vidi, jeb tā mūs vēl vairāk attālina no fizikalitātes. Kā tev, Mārtiņš, šķiet? Kaut kādā ziņā tas, protams, attālina no fizikalitātes, bet tas nemaina attieksmi pret vidas mākslu kā tādu, jo tādā veidā tiek radīta pilnīgi jauna vidi, un tad, kad mēs viņā nokļūstam, mēs esam citā vietā, citā vidē, un mēs strādājam ar šo vidi. Vienkārši viņi vairs nav fiziski, viņi ir digitāli, virtuāli, savādāk vai papildinoši. Nav tikai virtuālā vide, ir arī papildinātā realitāte, kas papildina realitāte, ka tās tehnoloģijas tiek izmantotas un
Man liekas, viņas tikai papildina to vidas mākslas instrumentu klāstu. Kā tu redzi šo papildinājumu tīri no cilvēku uztveres viedokļa? Kā cilvēks to uztver? Jā, kāds varētu būt, digitālā vidē ir ārkārtīgi daudz informācijas. Ja šajā vidē ienāk vidas māksla, kāda ir tās, tai varbūt nav jābūt funkcijai, bet kaut kādam nospiedumam noteikti ir jābūt. Vai tai šo vidi ir kaut kādā veidā jāpadara mums pazīstamāk? Nezinu, savāktāk? Es droši vien nedomāju par vidi kā tehnoloģiju. Tehnoloģiju kā vidi. Es uzreiz redzu šajā tehnoloģijā konkrētu vidi, un tad jau ir darbs ar konkrēto vietu. Un tas jau ir interpretācijas jautājums. Katrīna, kā tev šķiet? Man laikam tas viedoklis par tām tehnoloģijām ir tāds, ka es to redzu vairāk kā instrumentu. Es nedomāju, ka tā, vismaz cik es esmu kaut ko radījusi, ka es domāju tikai, tad es taisīšu video darbu, un tas būs vidas video darbs. Tas ir drīzāk tāds instruments. Protams, ka studiju procesā ir šādi tipu uzdevumi vai kaut kas tam līdzīgs, ja, kas palīdz apgūt kaut kādas prasmes, bet vai tas ir tas veids, kā es domāju, kādu darbu es taisīšu, es domāju, ka nē. Drīzāk manā interesē būtu spēlēt šo spēli ar site-specific lietām. Tiešām taisīt tādu darbu, ko vai nevar redzēt, kurš tik ļoti piederās šai vietai, ka viņš nav vienkārši. Drīzāk tā kaut ko. Tas laikam nebūs jautājums Dainim, bet jo Dainis un tehnoloģijas, es domāju, varētu būt kaut kas tāds attāls, bet Mārtiņ, paturpinot par tehnoloģijām, ar kurām tu strādā pats, kādas ir tās tehnoloģijas un kā tās tiešām var paplašināt to, ko mēs saprotam ar vidas mākslu un arī tās izpausmes formas, jo tad, kad tu man šeit izvadīji izstādes stūrē, tu ļoti daudz par to stāstīji. Arī šeit ir izmantotas daudz un dažādas tehnoloģijas, kas ir tās, kas ir ienākušas un kur tu redzi to pielietojumu, kāds varētu attīstīties. Es jau domāju, aizpildīju atpakaļ vēsturē, domājot par Daņa darbu un vispār iemeslu, kāpēc tā vidas māksla rodās. Tā vidas māksla rodās kā protests komercializācijai mākslas. Mākslinieki meklē veidu, kā radīt mākslas darbu, kur nevar iepludināt mākslas tirgū, kuru darbi ir gaistoši, tādi, kas vienu mirkli ir. Kā Oppenheimera dūmi gaisā, dūmu cilpas, viņas vienā brīdī ir, te viņas nav, viņas neviens nespēja iegūt. Tāpat arī Daņa darbi ir tādās tipiskās vidas mākslas klasikas tradīcijās radīti pie jūras, smiltīs, te viņi ir un te viņi nav, un šo darbu neviens nevar iegūt. Viņu var nofiksēt, izbaudīt, bet nopirkt viņu neviens nevar. Un tad es domāju, kā tas atkal šodien. Un varbūt tas ir kaut kas saistās arī to, ko Evita stāstīja par to, ka tu domā, kā šos darbus transportēt, jo tiklīdz tu viņu piesaist kādai vietai un sasaist ar šo vietu, viņi ir grūtāk komercializēt. Es pieļauju. Tiklīdz viņš ir adaptējams un pārvietojams un eksponējams, viņš varbūt labāk padodās tādai komercdarbībām. Varbūt, ka tas kļūst par tādu apgrūtinājumu, ja viņš kļūst par tādu īstu vidas mākslas darbu, tad tādā biznesā tas ir grūti, bet tas jau varbūt ir, nāk no tiem vidas mākslas pirmsākumiem, cēloņiem, kāpēc viņi vispār tika radīti. Vēl viens iemesls, kāpēc tā vidas māksla rodās sākotnēji, otrs protests. Viens ir teikt komercializācijai, pret komercializāciju, un otrs ir pret tehnoloģijām vispār. Tā, ka notiek tāds rūpniecības attīstība tajos 60. 70. gados, un tad cilvēki mēģina atgriezties pie kaut kā analoga, taustāma, ne tehnoloģiski. Jo tajā tehnoloģiskajā virzienā aiziet popārts, minimālisms, kas izmanto industriāli perfektas lietas, kur cilvēki ar nospiedumu, roku nospiedumu un stilu nevar just, ka tās ir tāds nevainojams tīras formas. Un tā zemes māksla, vidas māksla tieši atgriežas un protestē un iet prom no tā. Un īstenībā par tām tehnoloģijām runājot, mēs esam tajā mūsu katedrā ieviesuši tādus
prasmes un kursus, kur ir ļoti, daudz ir diezgan mūsdienīgi un tehnoloģiski, un arī tur es jau tā sāku just, ka tas vienā brīdī studentiem jau sāka, viņi sāka protestēt un sāka atgriezties pie tādām analogām un roku prasmēm. To var redzēt arī šajā izstādē. Tad šeit nav tikai viss digitāls un virtuāls. Bet tas jau ir labi. Protams, ka nav, ir zināms līdzsvars, bet tāds īsti gaistošs darbs šeit arī neviens nav. Jā, taisnība. Bet jautājums vispār bija par tām tehnoloģijām. Kādas ir tās tehnoloģijas? Droši vien, ka tās ir tās digitālās, piemēram, mūsu katedrā, man liekas, kā tāda galvenā prasme, kurai iziet cauri pilnīgi visi, un viņi ir jāizmanto tā 3D modelēšana, jo tiklīdz mēs runājam par vides mākslu, tā ir tā telpiska padarīšana un tādā studiju procesā, un ne tikai ir ļoti labi, ja tev ir prasmes strādāt šajā vidē digitāli, veidot modeļus, plānot. Varbūt, ka tas rezultāts pat beigās var nebūt digitāls un virtuāls, viņš var būt pilnīgi analogs, bet tajā domāšanas procesā, kad tu domā par to vietu, tev varbūt ir vieglāk strādāt tajā virtuālajā vidē. Piemēram, es jau kādu laiku nodarbojos ar izstāžu ekspozīciju iekārtošanu. Es nekad mūžā neesmu taisījis fizisku maketu. Man kaut kā es labāk jūtos tajā virtuālajā, digitālajā pasaulē. Man tas liekas daudz ātrāk, precīzāk, kvalitatīvāk. Es viņu izjūtu labāk, es tur jūtos labāk. Un tad, kad es to visu izplānoju tajā virtuālajā vidē un pēc tam ieviešu realitātē, man ir tāds sajūta, ka es to vienreiz jau esmu darījis, un es to esmu piedzīvojis, un man ir daudz vieglāk, un es to tikai atkārtoju, un es daru visu to, ko es jau zinu. Es vairs neko neplānoju procesā, parasti arī nav laika tam vairs. Krista, tev varbūt arī kaut kas piebilstam? Jā, es kaut kā visu laiku domāju, klausījos Martinā un domāju, ka es esmu visu saputrojis kopā. Tā kā es esmu saputrojis vides mākslu ar digitālo, ar fizisko pasauli. Un es visu laiku domāju par darbu, ko mēs izveidojam 2022. gadā. Polārā varavīksne saucās darbs, un tas ir paplašinātās realitātes darbs, kas savieno Ziemeļpolu ar Dienvidpolu. Un rakstot noteikts koordinātas darbs pārvietojas pa zemeslodi, pa meridiāniem, un viņu redz visas valstis, kas ir uz šī meridiāna, un 40 km no tās centrālajām asas, no centrālās atvainojos. Un tad, kad radīju šo darbu, man bija nozīmīgs šis miermīlīgais protests vai aktīvisms, ko es savā ziņā lepojoties aizņēmos no Baltijas ceļa. Un kaut kādā veidā tas darbs kļuva par kaut ko vairāk, nekā es biju gaidījis, jo uz pašreizējo brīdi mēs esam partnerībā ar vairāk nekā 50 cilvēktiesību organizācijām pa visu pasauli. Un kaut kādā brīdī tas darbs sāka nozīmēt un atrast jaunas nozīmes katru reizi, kad tas pārvietojās kādu citu lokāciju. Piemēram, kad viņš gāja cauri Ņujorkai un Times Square'am, viņš sniedzās cauri Čīles krastam. Un tā kā Čīles kopiena, cilvēktiesību kopiena un LGBT kopiena bija ļoti ilgi atdalīta no šīs sarunas, no šī konteksta, viņi varēja redzēt tikai nelielu svītru, jo viņi atradās gandrīz 40 km no krasta, no Kraujas. Un cilvēki ar mašīnām brauca līdz Čīles galam, līdz tam krastam, lai būtu daļa no šīs idejas, kopienas, projekta, publicēja fotogrāfijas. Un tas kaut kādā veidā diezgan man aizkustināja, ka cilvēki ir gatavi braukt cauri visai Čīlei līdz galam, lai tikai būtu daļa no šīs sarunas. Tāpēc darba, man liekas, ka arī šī vidas māksla, viņi atrod veidus, kādā viņi eksistē, par kuriem mēs paši pat neaizdomājamies. Un kaut kādā veidā šī tehnoloģija un digitālais, tas ir fenomens, tā ir optiska ilūzija, kā varavīksnes arī dabā ir optiska ilūzija, tā nav fiziska lieta, bet no tā, kur mēs to pārvietojam, tā nozīme mainās.
šis darbs šķērsoja arī Baltkrievijas teritoriju, arī Krievijas teritoriju. Un cilvēki joprojām sūtīja savus attēlus, bija arī cilvēki, kas sūtīja savus draudus, un tad saproti, ka viņi ieņem ļoti dažādas nozīmes, un pat informācija kaut kādā veidā par lokāciju vai kaut ko kļūst par daļu no tā darba satura, nevis koncepta, jo ja pat onkulis Vladimirs neredzētu varavīgs nejot pāri viņu guļam istabai, ko mēs varam izdarīt, viņš tāpat zinātu, ka viņi tur ir. Tādā ziņā informācija pati šajā digitālajā laikmetā, viņa sajaucās ar šo fizisko vietu, tāpēc, Mārtiņa, atvainojas, es visu sajaucu kopā fizisko pasauli, aktīvismu un digitālo, un jā, tas darbs vienkārši, viņš dzīvo savu dzīvi un viņš kļūst par kaut ko citu, nekā es būtu pats gaidījis. Tāpēc man liekas, ka tehnoloģija ir tas, kas ir ļāvis mums saplināt visas šīs pasaules un atrast tos izējas punktus, ko mēs negaidītu. Un man liekas, ka eksperimentēt ar to un skatīties, kur tas mūs aizved, tas nav slikti. Man arī bišķiņ ko teikt par tehnoloģijām. Tagad Mārtiņš stāstīja tos tāds par protestu un tehnoloģijām. Es atceros, jā, tas bija man arī diezgan pavērsienu punkts, kad biju students Amsterdamā laikam. Es arī flirtēju ar 3D vidi, taisīju tāds kolārus, savas skulptūras liku internetā. Un nenormāls bija tas trends, kad daudz mākslinieki strādāja ar internet art, bija tajā brīdī, visu kaut ko vilka no interneta un lika galerijās, un kaut kā baigi sāk šķebināt, ļoti nepatika tā visa estētika un tā vide, un tas kaut kā sapratu vienā brīdī, ne, es visu ar to 3D vispār nepieskaršos, un tagad sāku strādāt ar betonu. Un tā bija kaut kāda tā kā reakcija pret to visu tehnoloģisko, kas sāka baigi nākt iekšā. Man liekas, tad ap to laiku varbūt Instagrams parādījās un viss sākas tas tehniskais. Un es nolēmu, es tagad pievērsīšos betonam. Paldies. Es gribētu Dainim jautāt vispirms, cik vidas mākslā vispār ir svarīgs skatītājs un arī skatītāja iesaisti un tas, kā viņš varbūt šo darbu uztver, vai skatītājs vispār ir nepieciešams? Sarežģīts jautājums. Man ir bijis viens darbs, kuru es veidoju 4 diennaktis, arī Mazirbē, bet tālāk no pašas Mazirbas. Tas bija 2000 gadu sākumā. Šo darbu redzēju es, iespējams, protams, putni, viens zvejnieks, kurš pabrauc garām ar traktoru un bija ļoti pārsteigts. Grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man tieši ir interese par to, cik cilvēks ir sevi iestrēdzis, un es bieži vien domāju par kādām, par estētiku vai par miedarbībām, kas notiek bez cilvēka, ko rādz kukaiņi vai, piemēram, vienkārši gaisma atstarojas no viena objekta citā objektā, un ka tur notiek kaut kas, kas būtībā, man liekas, man pašam ir vērtīgi par to domāt, jo es tieku ārā no šīs robežas. Es esmu cilvēkā iekšā un visa pasaule notiek, es nezinu, manā uztverē tā varētu teikt, bet pēc būtības tas ir varbūt arī ierobežojoši un reāli, protams, māksla notiek skatītājiem. Ja izdziest gaismas un viens šo mākslu neredz, tad vai mākslas darbu, ko vispār neviens nav redzējis, izņemot radītāju. Jā, šis ir ļoti sarežģīts atvērts jautājums, bet es domāju, ka jautājumi taču var palikt atvērti. Protams, es tev
gribēju tikai pajautāt vēl Daini, vai tas baltais gārnis, kas bija klātesošs, ka tu radīji vērotāju Mazirbē, arī bija skatītājs? Neizbēgami, bet jā, varbūt tas nav šīs sarunas tēma. Man ir tādas attiecības ar dabu saudabīgas jau no bērnības. Jā, tur varētu daudz par to domāt, varbūt mazāk par to runāt. Varbūt arī kas piebilstams. Kāds bija jautājums? Jautājums bija par skatītāju. Man laikam iepatikās tas, ko Evita teica sākumā, ka vidas mākslas darbs ir ārā, kuram var pieskārties, un man liekas, ka tas ir kaut kas, ko es arī redzu tajā vidas mākslā, ka tu vari aiziet un būt klātesošs ar to darbu, līdzīgi kā Daina darbos, un ka tajā brīdī, kad tas darbs ir nosacīti paveikts un pats mākslinieks ir aizgājis projām, tu nezini, kas ar to notiks. Vai atbrauks kāds bērns un izjauks to smilšu čupeņu, vai kāds tur nozags puķis, kas ir iestādītas, ka tur notiek kaut kāda tāda nekontrolēta darbība, un vispār tā kā tu ieraugi to, vai vispār cilvēks to uzskata par kaut ko vērtīgu, vai viņš tur drīkst iejaukties, vai viņš tur nedrīkst iejaukties. Viena sajūta ir, ka tu aizej uz Nacionālo mākslas muzeju un skaidrs, ka tu nekam nedrīkst pieskarties, un tur arī tas pieskatītājs vēl tev nāk līdzi un vēl ļoti uzmanīgi skatās uz pirkstiem. Tai pašā laikā zinot, ka kādā Purvīšu balvā tas bija, ka zinot, ka ir kaut kādi darbi, ar kuriem tu drīksti fiziski darboties. Ja? Tās ir kaut kādas attiecības, man liekas, ka ir grūti pateikt, kurā brīdī tās attiecības sākas un kurā beidzās, vai kurā brīdī viņas uztvers ar tādu pietāti un ar tādiem baltiem cimdiņiem, vai kurā atkal iejauksies varbūt nedaudz tā kā par daudz, kas liks uzdot jautājumu par kaut kādu ētiku. Martin? Pat nezinu, ko teikt. Droši vien jau, ka ir svarīgs tas skatītājs, jā, bet atkal es atgriežos tajā vēsturē, tie darbi sākotnēji tika taisīti tieši tālu prom no publiskām vidēm, tādām vietām kaut kur nekurienēs, okeāna krastā, tūkstneša vidū. Tas nebija orientēts uz tādu plašu patēriņu un daudz skatītājiem. Tas bija droši vien orientēts drīzāk tiem, kas to ļoti grib pieredzēt klātienē. Vai arī tāpat zemes istaba, kur nedrīkst filmēt, fotografēt, kur ir obligāti jāpiedzīvo klātienē, un ka ir svarīgs tas tiešais klātesamības moments. Tā pašā laikā mēs esam iepratīm tavam darbam, kurš noteikti nav radīts tālu prom un noteikti nav radīts okeāna malā, jo diez vai tehniski viņu tur būtu iespējams realizēt. Es drīzāk iedomājos, ka varbūt tas varētu atrasties publiskā telpā, piemēram, lidostā kaut kur Frankfurtē, jo šis raksts darbā mainās atkarībā no cilvēku daudzumu, kas ir tā tuvumā, un līdz ar to katrs cilvēks, kas steigā pārvietojas pa lidostu, varētu redzēt, ka viņš atstāja mirklīgu nospiedumu kopējā tīklojumā, bet pēc tam tas pazūd. Kā tev šķiet, vai šim darbam varētu būt arī vieta? Es domāju, ka jā, kāpēc nē? Tas ir kopdarbs man ar Laimu Kalniņu. Es domāju, ka mēs varētu viņu adaptēt, pielāgot arī citām vietām. Jo šeit varbūt nav tik būtiski tā pati vieta, cik tie apmeklētāji. Jo viņš reflektē tos cilvēkus, kur ir šeit klātesoši. Viņš nav piesaistīts konkrēti šai vietai. Viņš ir piesaistīts tai vietai, kurā ir apmeklētāji, kas redz šo darbu. Tad tomēr mēs nonākam pie tā, ka kaut kādā mērā ir vajadzīgs skatītājs tai vidas mākslē. Jo savādāk tas darbs tev būtu sastīgs, ja mēs šeit neviens nebūtu. Kā jums šķiet par skatītāju? Man uzreiz atgādināja man darbu, ko sauc Hormoni arī, kur man bija tādi betona riņķi, un tur iekšā bija tā kā disko gaisma, kas mainīja krāsu attiecībā, cik daudz cilvēki apkārt ir. Un jo vairāk cilvēki ir, jo tas
disko gaisma vairāk sāka lēkāt un izstījās vairāk pēc diskotēkas, un ja nav neviens apmeklētājs telpā, tad tas darbs stāv sastiņas, nekas nemainās. Bet man patīk tā diapazona skala, kad darbs eksistē pats par sevīm arī vienlaicīgi. Skatītāji viņam nevajag, bet tas skatītājs viņam dod kaut ko kādu papildus dzīvi. Jā, man kauns atzīties. Es savos uzskatos esmu varbūt ļoti prasts. Es uzskatu, ka ir darbi, ar kuriem mēs vēlamies, kurus vēlamies pieredzēt kopā ar apmeklētāju, ar skatītāju, bet, ja godīgi lielāko tiesu, man liekas, ka es radu darbus, lai pirmām kārtām pats viņus pieredzētu. Man interesē, kā tas darbs dzīvos tajā vidē, vai vienkārši viņš radīts. Mēs dzīvojam kultūras kapitālisma laikmetā, kad, lai radītu nākošo darbu vai nākošo projektu, un tam līdzīgi mums ir nepieciešama noteikta resursu daudzums, un tās idejas arī nekļūst tik nelielākas, viņas kļūst ar vien ambiciozākas. Bet, ja man būtu neierobežots līdzekļu daudzums, es domāju, man būtu neapdzīvot sala ar neierobežotiem materiālu daudzumu, un liekas, ka es tur arī paliktu viens pats ar saviem materiāliem uz tās salas. Es atvainojos par tādu viedokli. Jā, runājot par vietu un telpu, vai Latvijā ir pietiekami daudz vides mākslas, un vai vispār ir iespējams uzdot šādu jautājumu? Man liekas, ļoti grūts jautājums. Tas pats būtu, vai mākslas var būt par daudz vispār. Tā, ja tas konkrēti uz vides mākslu, es nezinu. Jebkas, kas ir par daudz, tas ir par daudz droši vien. Bet varbūt Latvijā vides mākslas vienkārši nav pietiekami. Kā vidi papildinoši, vidi izaicinoši, domāt liekoši elements, kas iedod varbūt kaut kādu pilnīgi citu paviļienu, kā mēs arī paraugāmies uz vidi un mākslas kā tādu. Varbūt, ka viņi nav tā apzināti veidot, tā mērķtiecīgi kā vides māksla, bet ir ļoti daudz darba, kur izmanto vides mākslu kā paņēmienu. Vismaz es redzu tai pašā mūsu mākslas akadēmijā, ne tikai vides mākslas katedrā, bet, piemēram, kustība attēls skaņa vai VKN, arī tur ir diploma darbi, kur ir izstrādāti tādās ļoti izteiktās vides mākslas tehnikā un konceptā. Tā ka varbūt tas nav tā apzināti un mērķtiecīgi veidots un par to nerunā un tam nepievērš varbūt uzmanību kā tādam žanram, bet metode kā tāda tiek izmantota diezgan daudz. Ja, teiksim, jums piedāvāt tādu Latvijas vides mākslas kartējumu, kurā jūs iedomājoties šo teritoriju varētu izvēlēties, kā Kristaps teica, varbūt neapdzīvot salu, iespējams, kādu var Latvijā arī atrast, kuras būtu katram tā vieta, ātri un impulsīvi, kur jūs gribētu radīt objektu. Rīt. Rīt. Jautājums visiem. Rīt sākot par to nopietni domāt. Kādu rīt? Rīt es gribētu taisīt darbu. Man vispār patīk tie Baldonas mežu masīvi, kas ir laikam lielākie mežu masīvi Latvijā, kaut kur starp Ķekavu un Baldonu. Tur esot viens no lielākajiem gabaliem, kur nav apdzīvotas mājas nekur. Kaut kur dziļi dabas teritorijās, varbūt bērnības vietās uz Ežera salas. Bet vai vidas šīs mākslas ir daudz vai pamaz, grūti pateikt, bet varētu izmantot to, ka šī māksla atrastos lokācijās, kur cilvēki dotos un pieredzētu ne tikai mākslu, bet arī šo te došanos uz mākslas objektu. Tas būtu varbūt pozitīvi tādā nozīmē, jo Latvijā ir daudz brīnišķīgas vietas, kuras varētu tikt apvienotas
mākslas objektu, un jā, ka šis mākslas objekts būtu tā aicinošs izbaudīt taku vai mežu vai kādu zīmīgu vietu. Tā maza daļa no tā, kā varētu attiekties pret vidas mākslas daudzumu. Tam būtu procesam varētu būt arī terapeitiska nozīme. Elpošanas vingrinājumi jāuzrāpjas kalnā, lai redzētu mākslas darbu. Kaut kas tādā mērā fiziski, ķermeniska darbība notiek, lai nokļūtu pie mākslas darbu. Man uzreiz nāk prātā, ka es gribētu kaut kādās Rīgas pamestās mājās, ja viņas varētu nevis vienkārši stāvēt tukšas, bet viņam visām izņemtu durvis ārā un logus, lai cilvēki var vienkārši iet iekšā un, kad grib, un tur atrastos māksla, kas ir jau saugus, gan izver to māju, tur zirnekļi rāpo un putni dzīvo, un tas viss ir kaut kādā savā ekosistēmā. Tas man kaut kāds tāda vīzija. Un vēl, es domāju, no tām arī tām mājām, kas ir vecas, vai nav pieminekļi, un viņas sabrcina un no tiem akmeņiem tālāk kaut ko veidot arī, ka to izmantot jau esošo un vairāk transformēt. Es arī nezinu, kur palika tas uzvaras piemineklis, no tā arī varētu kaut ko uztaisīt. Jā, mēs laikam kaut kur blakus ar Daini, jo es gribu uz Nirzas ezeru, kādas salas, kas ir mazliet tuvāk pierobežai, bet arī ļoti jauks ezers vai pasiene. Noslēgumā pirms mēs tā teikt aicinām skatītājs uzdot jautājumus, es gribētu, Martin, tev kā Mākslas akadēmijas vidusmākslas nodaļas vadītājiem jautāt, klausoties arī visu, ko runāja tu pats, ko runāja pārējie. Vai mēs atgriezīsimies nākotnē pie šiem vidas mākslas pirmsākumiem un atkal tāds izteikts fizikalitātes un, kā teica Dainis, lai ieraudzītu vidas mākslu, dosimies tālu. Un šīs tehnoloģijas ir tāds neliels laika konteksta sānsolis, vai kā tu redzi šo attīstību vidas mākslas? Tā vērojot to procesu, man tiešām ir bažas, ka pasaule griežās arvien ātrāk, informācijas paliek arvien vairāk, tehnoloģijas paliek arvien vairāk. Un, man liekas, tūlīt punktu pieliks tas mākslīgais intelekts. Kad tajā brīdī droši vien būs jau viss tik daudz, ka tiešām notiks kaut kāds dabisks protests tam visam un droši vien, ka mēģinās griezties citā virzienā un iet prom, diemžēl, bet kaut kādā ziņā es domāju, ka tas arī nekur nepazudīs, tas tehnoloģiskais un tās jaunās lietas, kas nāk un parādās, es domāju, ka tik traki jau arī nebūs. Būs, kas protestē un būs, kas izmanto šīs lietas un mēģina tajā kaut ko attīstīt. Un, tomēr tas ir tas laikmets un mākslinieku uzdevums ir piefiksēt to, kas šobrīd notiek un strādāt ar tā brīža instrumentiem un tehnoloģijām. Un tajā laikā, ja paskatāmies atpakaļ uz visiem mākslas virzieniem, kas ir bijuši, visiem ir bijis kaut kāds iemesls, un ļoti bieži tas ir bijis tieši tehnoloģisks iemesls. Tad tu domā, ka kaut kādā veidā vidas māksla atkal varētu atgriezties pie aktīvismu, kas tev vienlaikus bija aktuāls kā tāda blakus virziena? Es domāju, ka jā, ka droši vien būs kā tāda protesta forma, kas ies un meklēs kaut kāds jauns risinājums, jauns iespējas, protams, droši vien centīsies neatkārtoties, bet kādam ir jāatstāj tas nospiedums par tām pašām tehnoloģijām tajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam. Paldies jums visiem, un tagad es gribētu lūgt, ja kādam ir kāds jautājums zālē, ar lielāko prieku. Jā, paldies, Ivars Drūli, tēlnieks. Es arī klausījos šo diskusiju un es tā jūtu, ka tas kopējais narratīvs iet tādā
mērenā eskētisma virzienā, ka mēs runājam par mežiem un par norobežošanos un par kukaiņiem, par dabu. Es arī Slaičevā redzu arī šo tādu miedarbību ar dabu, kad ir šie darbi, kas papildina dabu vai dabu papildina šos darbus un tā, bet vienlaikus mēs zinām, ka viens no tādiem izteiktajiem vides mākslas virzieniem ir tieši pretējais, kas ir tā kā kontrastē pilsētu vai tieši pretnostata kaut kādu to vidi. Piemēram, viens no tādiem zināmajiem darbiem no 70. gadiem bija tas pats Ričards Sēra, kurš uzlika tādu garu plāksni vienā no Ņujorkas, vai tā bija Ņujorka, bet laikam Ņujorka, tā bija vienā no tādiem skvēriem, kur ofisa cilvēki gāja uz vienu no tiem zinājumiem debeskrāpiem, un viņi dēļ šī vides mākslas darba vairāk nevarēja nokļūt savos ofisos, bija liels skandāls, bildu ņemšanās un cepienas, un tad tur to vides objektu nācās noņemt nost, un tad pēc tam bija tagad ir liela raudāšana, jo tas bija beigt foršais. Un arī cits piemērs ir čehu mākslinieks Davids Čornejs. Davids Čornejs, viņam bija 13. gadā arī tāds ļoti zināms darbs, kur viņš uz liellaivas Vltavas upē tieši Prāgā centrā palaida milzīgu roku ar 10 metrus augstu vidējo pirkstu, un to laivu nopludināja pretī tieši Čehijas parlamentam, jo viņam nepatika, kā tā valdība tur strādāja tajā brīdī, un tur tā 10-metrīgais pirkstu strādāja. Tā kā es vienkārši, ja mēs runājam par tām definīcijām, ka tā vidas māksla ar vidi papildina, bet ir tas otrs virziens, kur pilnīgi iznīcina, ar to vidi tieši otrādāk, tā kā pretnostatas vidē. Tāpēc man liekas, ka, ko Kristaps teica, ka vidas māksla tā kā metode vai domāšanas metode, tur es kaut kā, es varbūt, jūs varat pakomentēt vienkārši šo to līniju, ka tas ir, pavisam vēl kaut kas teica. Paldies. Tā kā destruktīvā un saudzējošā metode, tā kaut kā apmēram, tas tā normāli, jo tad, kad tā vidas māksla 60. un 70. rodās, tajā brīdī neviens nedomā par ekoloģiju. Tāpat Michael Heizer double negatīvu darbs, vai atļaut šodien vēl tā izgraut un izrakt zemi. Diez vai. Tas vien ir tāds pierādījums, ka tā pieeja šai vidas mākslai transformējās, un šobrīd viņa ir palikusi vairāk tāda dabu saudzējoša, vairāk saskaņā ar dabu, nekaitēt dabai. Tas notiek, jā. Jautājums droši vien bija arī par politisko aktīvismu, jo tādā veidā arī vidas māksla ir tikusi izmantot. Cik lielā mērā tas notiek šodien, un cik tas ir aktuāli, jo pasaule ir tik ārkārtīgi fragmentēta, informācijas ir tik daudz, un vai šādai mākslai vispār ir pietiekama ietekme, un tā var tikt pamanīta tā, kā tā tika pamanīta agrāk. Es tiešām netīšām par to biju domājis nesen, un man liekas, ka arī šīs izstādes tā kā kontekstā, un man liekas, ka tad arī no lekcijām, kuras es apmeklēju, un es domāju par to, vai tāds vidējais pirksts, kas peld cauri, es nezinu, tur Rīgas centram, vai tas ir tāds pareizais veids, kā komunicēt, tā kā, vai nav gadījumā tāda iekšējā sajūta, ejot kā tādā studentu līmenī vai ne līmenī, bet tā kā skatoties, ko dara tā kā jaunie mākslinieki, tā kā, ka drīzāk pietrūkst mīlestība, pietrūkst savstarpējā cieņa, un tas ir tas, par ko gribās vairāk runāt, un gribās vairāk tā kā rādīt, nevis iet ar tādiem skaļiem un nejaukām lietām, bet ar tādu rādīt to, kas varbūt pietrūkst tieši. Jā, varbūt ir pilnībā nomainījusies laika vibrācija. Kā jums šķiet? Pāris nedēļas atpakaļ bija saruna ar Times Square Arts direktori par to, kā izmainījušies laiki, kad darbs, kurš bija iespējams 2022. gadā, kur atbalstīja visas korporācijas Times Square, tāpēc, ka zeme nav privāta, nav publiska, tā ir privāta. Jebkam, kas tiek veidots publiskā telpā, un zeme ir piederoša, kā es teicu, tas ir apstākļu sakritība, ka kāds darbs var eksistēt vai nevar eksistēt. Un, kā es teicu, tas pats darbs Polar Rainbow, kādā vietā, piemēram, diktatoram Slavkovam Putinam, tas darbs ir galvas sāpes,
kā noskaidroju, un tajā pašā laikā kaut kādai cilvēku grupai tas ir atbalsts. Tāpēc atkarībā no konteksta, kā mēs lietojam saturu pret formu, mēs iegūstam arī to rezultātu, kuru mēs varam kaut kādā veidā manipulēt. Bet atsaucoties arī par to, kādā veidā politisks vai aktīvisms vai kaut kāda nostāja paušana, tas ir ļoti interesants laiks, kad šī tehnoloģija, kad sociālajie tīkli un tam līdzīgi ir pilnīgi kaut kādā veidā mūs padarījuši vairāk, teiksim tā, nejūtīgākus. Es vienmēr esmu domājis, vai tas kaut kāds ļoti šis mierīgs protests un tam līdzīgs brīžos, kad pasaule diezgan, teiksim tā, jūk un brūk vai nevajadzētu būt kaut kādai izmantot šos rīkus, lai darītu kaut ko, kaut kādā veidā parādītu šo esamību, jo arī pagājušā nedēļa parāda Rīgā šie protesti pret Stambulas konvencijas balsojumu, kas vienkārši liekas neracionāli. Kāpēc, lai cilvēki atbalstītu vardarbību? Tad jautājums, vai tas drīzāk ir jautājums, vai šis miermīlīgais protests joprojām ir sadzirdāms kopējā populisma katlā un politiskajā šajā tirgošanās rīkā, kad kad mēs runājam par cilvēku drošību, dzīvību, vardarbību un tam līdzīgi, vai mēs neesam pazaudējuši to momentu, kad mēs varējām būt ne tik, teiksim tā, radikāli vai ekstrēmi. Vēl ir kāds jautājums? Jā, varbūt arī paturpināt to, ko Ivars jau prasīja, un man liekas, ka arī nekas teica par šo mīlestību, ka varbūt provokācijas vietā vajadzētu. Ja es pareizi saprotu, tad vides māksla un vides māksla publiskajā telpā savā ziņā ir domāta, lai pārsteigt man nesagatavot, ja es nezinu par viņas esamību ārpus vides, kur māksla ir parasta. Tāds piemērs, ja es eju uz nudismu pludmali, es zinu, tur būs kaili cilvēki. Ja es eju uz mākslas telpu, tā kā nevajadzētu būt. Līdz ar to iznesot ārā mākslas darbu, nesagatavots skatītājs, it sevišķi, ja mākslas darbs tiek provocēts, kā mētelīšu virināšana. Savukārt visos māksliniekos ir dzīves ekoloģija. Parādiet man vienu, kuram nav. Gribētu redzēt, cik ilgi pat būs neierobežot resursi, tu dzīvos un brauks, neviens tā varavīksnes krāsas neredzēs no turienes. Līdz ar to šis mūžīgais, vai es vidi mainu, vai es mainos līdz ar vidi, vai es esmu dievdots mākslinieks, vai cilvēciņš ar savu lielo ego, tas laikam jūs piekritīsiet, ir bijis visur. Bet kā jūs redzētu tieši Latvijai, Rīgai, varbūt katrs var īsti pateikt, divi atšķirīgi mīlestības pamās, nedzird mani troksni. Es pabļaušu skaļāk, dzirdēs vēl vairāk. Kā jūs uzskatiet, vai māksla ir vispār nav jāmeklē citu valodu klusāka, un tieši vides māksla tam ir tik pateicīga? James Turrell Open Space neko neprasa. Ieej un skaties. Un viņš ir pa visu pasauli, es neesmu dzirdējis nevienu sūdzību, ka kāds gribētu novākt James Turrell Open Space no kādas publiskās vietas. Tas arī visu vienkārši kāds var pareflektēt. Man liekas, šeit nav jautājums par šo troksni, vai par ego, vai par vēl kaut ko. Kā es teicu, mēs dzīvojam kultūras kapitālismu laikā. Ja mēs vēlamies veidot nākošo darbu, tas nozīmē to, ka mums kaut kur jāņem materiāli, lai to darbu izveidotu. Un mēs nedzīvojam visus publiskā finansējuma, šī tīkla un tam līdzīgi. Tas, kas pēdējā laikā ir pievērsts lielāko uzmanību un tam līdzīgi, un ar ko ļoti aktīvi izmanto metodoloģiju protestam, kāpēc viņam tiek dota forma, kāpēc mākslinieki dot formu protestam vai aktīvismam. Un es nedzirdu, ka skaļi ir jāapļaujies, saku, vai ideja par miermīlīgu aktīvismu, vai kādā veidā, tas bija jautājums katram, kādā veidā viņi atrod attiecības ar populismu. Jo neviens vairs neatbild par saviem vārdiem. Tā kā nedēļas nogalē, noklausoties šo te politiskās vides izteikumus, es vienkārši domāju, vai kāds vispār ir lasījis āpeci un izlasījis zinātnisko enciklopēdiju savā dzīvē, jo tās realitātes vienkārši nesaiet kopā. Jautājums, kāpēc mēs iedodam formu? Tāpēc, kad vārdi kļūst ļoti prasti. Mēs viņus nodelvojam. Mēs viņiem zaudējam vērtību,
Un vārds kā tāds pašlaik ir kļuvis diezgan mazvērtīgs, jo neviens neuzņemas atbildību par saviem vārdiem. Visi sola, saka, ko vien vēlas, tāpēc iedodot kaut kam formu, tu pats vari reflektēt. Kā tu uztver to formu, vai ko tu vēlies ar viņu darīt, vai kāda ir tava pieredze. Kāda ir pieredze pret kaut ko lielāku, kad neviens nenāk un tev nesaka tā, šis ir par šo vai šis ir par to, jo kaut kādā veidā vizuālāk vai abstraktāk tā forma, jo viņa ļauj pašam cilvēkam demokrātiski iejaukties bez kaut kāda šī te naratīva, didaktiska, kurš saka, ka tev ir jāsaprot tas vai tev ir jāklausās tas, ar ko tad mēs atšķiramies, ja no kaut kādas šīs te informācijas blēķa. Forma un māksla viņas ļauj interpretēt un ļauj kaut kādā veidā atrast savas attiecības. Un tādā veidā arī vides māksla, tā nav provokācija, bet drīzāk iespēja transformēt vai atrast attiecības, nevis provokāciju. Atvainojies, mazliet gars sanāca. Es daudz es domāju par to provokāciju. Nē, kāpēc nē? Vides māksla var būt arī provokācija. Tas ir atkarīgs no mākslinieka, no uzstādījuma, no idejas, no tā mērķa. Kaut kā tā, man liekas. Viņi var būt arī klusa, viņi var būt kliedzoši. Par to politisko es tik tā atcerējos viens stāstu. Ojārs Petersons bija izdomājis tādu vides, principā, varbūt varētu teikt, vides mākslas darbu. Tepat blakus pie Saeimas. Tur ir tāds 2 bumbas pie ieejas arhitektūrā. Viņam bija ideja samainīt tās bumbas vietām. Identiskas bumbas abās pusēs samainīt vietām. Man liekas, ļoti tā saudzīgi, demokrātiski un ar tādu cerību, ka varbūt kaut kas mainīsies. Es domāju par riskiem, kad ir bijuši daudz piemēri, kad diezgan bīstams ideoloģijas ir nopirkušas māksliniekus un mākslu kā tādu, ka šis aktīvisms, man liekas, ļoti tāda riskanta lieta savienojumā ar mākslu. Tāpēc es personīgi esmu ļoti uzmanīgs šajā virzienā. Man liekas, ka vienkārši svarīgi ir tā attiecība veidošana kā tāda. Un tā kā Martins teica, ka vai tas mākslinieks vai personība ir tāds skaļš un ar kādām negatīvu konotāciju, tādām idejām, vai tomēr iet ar varavīksni, man liekas, kā simbols, man liekas, izcils simbols. Un izcili mainās tas konteksts no tā, kurā valstī tu viņu redzi. Bet tas kopumā jau tas viss ir tāds, man liekas, vairāk pozitīvs nekā tas ko saprot tas skatītājs, kurā valstī tur ir gadījies, bet tas jau ir kaut kas cits. Bet kopumā jau tā nav tāda vidējais pirksts. Vēl kāds jautājums? Ja vairāk nav, tad liels paldies visiem sarunas dalībniekiem un arī skatītājiem, klausītājiem. Baudiet izstādi!